Labdien! Laipni lūgti šodien lapā krāslu joga. Un šodien mēs sāksim ar vingrinājumiem, kas atbrīvo pēdu, kas arī iekustina, izkustina pēdu, palīdz arī pamosties, ja no rīta vingrinājumus pildat, un tajā pašā laikā, ja vakarā vingrinājumus pildat, tad palīdz atbrīvoties, atbrīvot visu slogu, kas ir bijis uz pēdām visas dienas garumā. Viss, kas jums būs nepieciešams, ir tenisa bumba vai varbūt jebkura cita bumba, kuru izmantot pēdas masāžai un vingrinājumiem. Un šos vingrinājumus varat pildīt stāvus, ja jums ir arī laba balansa izjūta vai vēlaties to trenēt. Un arī vingrinājumus, protams, varat pildīt sēdus. Un tad mēs sāksim pamazītiņām un lēnām. Tātad novietojamies bumbu pēdas viducī, zem pēdas viduča, un sākam ar maziem, nelieliem aplīšiem. Un tādā stiprumā, kas jums ir patīkams, kas sagādā baudu, atslābinat arī kāju pirkstus un pamazītiņām palieliniet apļus, kurus veicat ar bumbu, pieskaraties pēdas ārmalai, iekšmalai. Un pievērsiet uzmanību tam, ko jūs jūtat savā pēdā, kur jūtam stīvums, vai kur ir taisni ļoti patīkamas sajūtas ar masāžu, ar bumbu. Tad pavisam lielus apļus veidosim, bumbu iet zem kāju pirkstiņiem, gar pēdas ārmalu, papēdi un pēdas iekšmalu. Un lēnītēm izbaudām šo kustību, masāžu. Un tagad bumba ir zem kāju pirkstiem, cenšaties tos atbrīvot, lai bumba palīdz pirkstiem pastiepties arī. Un pamazītiņām samaziniet amplitūdu apļus ar bumbu. Un saglabājiet bumbu zem pēdas centra un veidojam mazus aplīšus šeit, viegli spiežot kāju uz bumbas. Mēs sāksim pēdu ripināt uz priekšu un uz atpakaļ. No pēdas, papēža līdz pirkstiņiem. Ja krampji nevelk, tad varat arī droši pastiept kāju pirkstus šeit, beigās ar bumbu. Un turpinam uz priekšu un uz aizmuguri ripināt. Un tagad ripinam tikai starp pēdu spilventiņiem un papēžu. Un sākam spiest ar svaru uz bumbas. Palielinam intensitāti masāžai. Ja jūtat, ka ir jūtīga, sāpīga pēda, tad nepielieciet pārāk lielu svaru. Bet ja viss ir labi, tad droši varam likt lielāku svaru. Un beidzamais, pēdus atstājiet tieši bumbu atstājiet zem pēdas viducīša. Un ar svaru kāpiet uz bumbas. Un paliekat šeit vēl 3, 2, 1 sekundi. Un atslābināt. Un vēl vienu reizi, šoreiz turēsim 5 sekundes. Arī, ja jūtat, ka ir sāpīgs šis spiediens ar bumbu uz pēdas, tad ziniet, ka tas ir līdzīgs kā akupresūras efekts, kur jūs spiežat uz noteikta punkta, uz noteikta trigger punkta, lai atlaistu visu stīvumu, kas ir pēdā. Un vēl vienu reizīti uzspiežam
un atlaižam. Protams, ja šis vingrojums sāpes rada, tad nepildam ar tik lielu svaru. Tad to pašu mēs pildam ar otru pēdu. Mēs sākam ar maziem aplīšiem. Arī šeit cenšaties atslābināt pēdu un kāju pirkstus. Un pamazām palielinam apļus, kurus veicam ar bumbu pa pēdu. Un izvēršam pavisam lielus apļus zem kāju pirkstiņiem, pēdu ārmalas, zem papēža un pēdas iekšmalas. Un ļoti lēnītēm ar pilnu apziņu pildām kustības. Un sākam izprast, ko mēs jūtam, sajūtam savās pēdās, kur jūtam varbūt papildus masāžu ar bumbu, veiksmi. Un tad samazinam amplitūdu, mazākus aplīšus izvēršam ar pēdu. Un pavisam mazītiņus mēs saglabājam bumbu zem pēdas centra un veicam nelielus apļus. Lēnus, mierīgā tempā. Tad mēs sākam ripināt bumbu no kāju pirkstiņiem līdz papēdim. Uz priekšu un uz aizmuguri. Lēnītēm izbaudām šo masāžu. Sākam arī, kad bumba ir pēdas centrā, tad sākam arī uzspiest ar svaru. Ja, šeit mēs ripinam bumbu no papēža līdz pēdas spilventiņiem un sākam pielikt arī svaru. Un tad saglabājam, atstājam bumbu zem pēdas centra un ar svaru kāpjam virsū. 1 sekundi vēl un atslābinam. Un vēl 3 reizītes izpildīsim, bet arī jūs ļaujaties savām sajūtām. Ja tas rada diskomfortu, tad ar pārāk lielu spēku neiet uz bumbas. Bet, ja tas rada patīkumu atslābumu vēlāk, par ko pārliecināsieties, tad droši spiežat pēdu bumbā šim akupresūras efektam un pilnībā atslābiniet, atlaidiet visu, kas ir sakrājies jūsu pēdās. Tad bumbu atstājiet maliņā un reflektējam uz sajūtām, ko mēs jūtam pēdās. Vai mēs jūtam siltumu, kas ienāk, vairāk mūsu pēdās asinsrite ir veicināta, vai jūtam vieglu tirpoņu, vai jūtam arī, ka pēc šīs masāžas un akupresūras pēda ir palikusi vieglāka, atbrīvotāka, saspringums ir pazudis. Varbūt arī jūtat to, ka enerģija sāk strāvot no jūsu pēdām uz augšu. Mirkli pakavējieties šajās sajūtās, pavisam nesteidzīgi, izbaudot jaunas sajūtas savās pēdās, un kā tās atgūst vitalitāti, atslābumu. Paldies, ka skatījāties šo video, ka piedalījāties ar pēdu masāžām un ar pēdu vingrinājumiem un sekojiet lapai, lai uzzinātu vēl vingrojumus jūsu pēdām, rokām, plaukstām un visam ķermenim un iegūstiet labsajūtu savā dzīvē. Uz redzēšanos!